Tātad sveicināti visi klātesošie, jau labdien dienas vidū. Es esmu Oksana Žabko. Ar vienu strādāju gan Baltijas Sociālo zinātņu institūtu, bet ar otru kāju arī atrodos Latvijas universitātē. Tā kā, teiksim tā, sēž uz diviem krēsliem patiesībā. Jā, bet mans ikdienas darbs ir politikas analīzē, nodarbinātības, pieaugušo izglītību un sociālās politikas jomā. Līdz ar to es šodien savā prezentācijā esmu apkopojusi savus novērojumus, idejas, kas mums šobrīd politikas veidošanai, politikas analīzē, kādi pētījumi ir pieejami, kādi ir viņu ierobežojumi un patiesībā kādas ir politikas veidotāju vajadzības ar fokusu uz to, ka šīs vajadzības vismaz kaut kādā mērā varētu nodrošināt, ja pētnieki veiktu piecu datu analīzi un attiecīgi vienā vai otrā vai izvēlētos kādu no tiem virzieniem, kurus es ātri šobrīd apskatīšu, kā lai saka, izskrienot cauri dažādām tēmām. Principā, jā, kā teica Jeļena, mans uzdevums ir vienkārši parādīt to vajadzību dažādību, kas joprojām Latvijas politikas veidotājiem ir, un tad katrs no pētniekiem tad jau arī izmantojot Ludmilas daudzos kā lai saka, jau konkrētos ieteikumus, kā atlasīt savu tēmu, tad tālāk katrs jau darbotos un meklētu, kurā virzienā viņš vēlētos strādāt. Tātad, ko es gribu sākumā uzsvērt, ka patiesībā prasmes, kas ir pieca pētījuma būtība, ir caurviju motīvs ļoti dažādās politikās un izskan ļoti dažādos kontekstos. Tas jums visiem daudz zināms, bet tomēr es atkārtoju, ka pirmkārt prasmes, konkrētas prasmes un tautsaimniecība, mēs runājam par ekonomisko izaugsmi, un tad tiek runāts, ka ir vajadzīgs darba ražīgums, bet kāds tad ir mūsu darba ražīgums, mēs šobrīd viņu nemēram tieši, bet caur dažādiem citiem mainīgiem lielumiem, caur dažādām citādām pazīmēm, bet lūk, prasmu pētījums, kurā tomēr tās cilvēku pamata prasmes ir nomērītas, varētu ienest pilnīgi jaunu aspektu. Tāpat tiek runāts, ka valstī ir vajadzīgas inovācijas, tajā brīdī rodas loģisks jautājums, un ko mēs zinām, kādas ir mūsu iedzīvotāju radošais potenciāls. Vai mums ir prasmes, kas ir nepieciešams inovāciju radīšanai. Un tad līdz ar to šis pētījums varētu būt tāds viens no informācijas avotiem, kā mēs varētu veikt gan starpvalstu salīdzinājumus, es vēlāk parādīšu, gan vēl kaut kādu padziļinātu analīzi, lai vispār atbildētu uz šo jautājumu. Tālāk prasmes tiek arī vienmēr aplūkotas kā izglītības sistēma raksturojošie rādītāji. Piemēram, mums ir izglītības reforma. Vai šī izglītības reforma ir devusi kaut kādu ieguldījumu vai izmaiņas cilvēku prasmu kompozīcijā? Tas ir tāds jautājums. Un, protams, ir prasmes kā individu spēju un potenciāli raksturojošie rādītāji. Līdz ar to, teiksim tā, tās prasmes, kas mums piemīt, tās ikdienā mēs izmantojam ne jau tikai darba tirgu, ne jau tikai, lai raksturotu izglītības sistēmu, bet arī paši savu ikdienas vajadzību risināšanā. Ja mēs esam prasmīgāki dažādās jomās un radošāki, mēs arī savas ikdienas kaut kādas problēmas spējam risināt ātrāk un efektīvāk. Līdz ar to prasmes ir ne tikai ieguldījums kaut kur uz āru, tas ir prasmes ieguldījums mums iekšienē. Lūk, un ja mēs parunājam par katru no šiem caurviju motīviem atsevišķi, tad pirmkārt, ko es gribu teikt, ka mums ir jāiegaumē, un tas jau tiek 30 vairāk gadus atkārtots vismaz socioloģiskā literatūrā, ka mūsdienās notiek zināšanu un prasmi novecošanās ir straujāk. Un jo vairāk mums attīstās tehnoloģija, jo viņa kļūst vēl straujāka. Kas nozīmē, ka tā izglītība, kas ir iegūta pirms 30 gadiem, mūsdienās vairs, tīrā veidā vairs nav aktuāla. It sevišķi tas attiecās uz augstu kvalificētām profesijām, kas ir pats interesantākais, jo tieši zinātnes progress, tehnoloģijas, kas ļauj
teiksim, nomērīt lietas, kas kādreiz bija teorētiskas, bet tagad mēs zinām, ka Higgsa tas bozons jau ir tur ne tikai aprakstīts, bet arī atrasts un noķerts. Tas nozīmē, ka skolotājiem, kas māca mūsdienu paudzi, ir jāsako līdz šim arī šiem atklājumiem. Un ne tikai skolotājiem, tas ir vienkārši kā viena no profesijām, bet mums viss ikdienā tie zinātniskie atklājumi kaut kā, ja mēs gribam būt veiksmīgi savā profesijā, mums viņiem ir jāsako. Katrā profesijā tie ir savi, bet tas nozīmē, ka mums ir svarīgi saprast, kādas ir mūsu prasmes. Protams, nekas jauns, bet mainīgie ekonomiskās aktivitātes cikli, tie maina profesiju, atšķirīgi tautsaimniecības nozara attīstība, tie visi maina profesiju pieprasījumu darba tirgu, rutīnas darba profesijas, tehnoloģiju iespaidā viņas lēnām izzūd. Sociologi apraksta to, ka nākotnē var gadīties, ka ir tāda kā bedre, ja mēs ņemam augstu kvalificētas, vidē kvalificētas un zem kvalifikācijas profesijas, tad tieši vidējas kvalifikācijas profesijas noteiktās jomās varētu tikt aizstāts ar automatizāciju. Tas nozīmē, ka mums ir vieta vai augstu kvalificēto galā, vai diemžēl zemu kvalificēto galā. Līdz ar to prasmju atjaunošana atkal kļūst ļoti būtiska un, protams, par darba ražīgumu veicināšanu es jau pieminēju. It sevišķi, ka šis jautājums, ka patiesībā mainīgais profesiju pieprasījums veicina to, ka cilvēkiem būs jāmaina profesija jau vismaz vairāk kā 5 gadus, ir ne tikai zinātnieku redzeslokā, bet arī uzņēmumu redzeslokā. Es te vienkārši esmu ielikusi 2 piemērus. LMT prezidenta Bindes izteikums, tas ir no 19. gada, un, protams, mēs zinām, ka vismaz, domājams, katrs klātesošais ir pamanījis, ka IT uzņēmums Accenture ļoti veicina pārkvalifikāciju. Tas nozīmē, ka viņš piesaista cilvēkus, kas ar augstāko izglītību, kas ir strādājuši citās profesijās un aicina pie sevis rekordātrā tempā apgūt kādu no IT profesijām. Tur ir gan programmēšana, gan testēšana, gan kaut kādas biznesa vadības lietas. Cilvēki var testēt, kur viņi grib, bet tas jau aktīvi mums tirgū notiek. Ja 18. un 19. gadā tas bija tikai kaut kāda uzņēmuma iniciatīva, tad, ja sākoties Covid laikam, tam pieslēdzās arī Nodarbinātības valsts aģentūra. Un arī sāk parādīties dažādi raksti par to, ka pozitīvie stāsti, ka cilvēki maina profesijas. Tas ir tas, kas notiek tirgū, bet tad mums tomēr ir jautājums, kā tas izpaužās prasmēs. Cik tie cilvēki patiesībā ir konkurētspējīgi, sevišķi ilgtermiņā. Tātad, atgriežoties, par to es vēl parunāšu, bet atgriežoties pie darba ražīguma un inovācijām, mēs, teiksim, tie pētījumi, kas ir manā redzeslokā nokļuvuši, es nevarētu teikt, ka tas ir varbūt pilnīgi apraksta visus pētījumus, bet ka darba alga atšķirības tautsaimniecības nozarēs un profesiju grupās parasti saka, ka to ietekmē darba ražīgums, bet darba ražīgumu parasti pēta tomēr ar netiešiem rādītājiem, kas ir darba pieredzes ilgums, nozare, profesija, vēl kaut kādi parametri, bet šeit tagad pieac pētījums mums ļauj tur iekļaut prasmu mērījums un salīdzinājums. Tas būs jauns skaidrošais rādītājs. Vai šīs algu vai prasmju atšķirības tiešām spēj izskaidrot tās algu atšķirības? Tas ir jautājums tad pētniekiem. Spēj, nespēj, cik lielā mērā? Man šobrīd arī nav atbildes, datu vēl nav gaidām. Tāpat, kā jau es pieminēju, ekonomiskai izaugsmai nepieciešams inovācijas. Tad mums ir jautājumi. Kāds ir Latvijas iedzīvotāju radošuma potenciāls? No rīta profesors Zobens stāstīja, adaptīvās problēma risināšanas prasmes varētu būt kā rādītājs radošumam. Varbūt tur ir jāņem viltīgāk un jāliek dažādu prasmu kombināciju, bet, īsi sakot, mums ir iespēja mērīt, pirmkārt, kāds ir Latvijas radošuma potenciāls, kāds viņš ir salīdzinājumā ar Lietuvu, Igauniju un Somiju. It sevišķi, ka ik pa brīdim parādās visur stāsts par to, ka tur Lietuva, Igaunija jau ir mums priekšā, par Somiju nerunāsim. Jautājums ir tāds. Ja tik tiešām mēs varam konstatēt kaut kādas prasmju atšķirības,
Mums papriekš ir jākonstatē, vai viņas ir. Mums ir jākonstatē, kurās prasmju grupās šīs atšķirības ir. Un iespējams tad valsts pārvalde var veidot fokusētāku pieaugušo izglītības piedāvājumu, lai kaut kādā veidā veicinātu nepieciešamo prasmju apguvi. Īsti sakot, politikas veidotājiem šis ir ļoti būtisks jautājums, lai vispār tad varētu pielāgot. Mēs zinām, ka mums ir dažādi izglītības piedāvājumi pieaugušo izglītības jomā, par to tiek visu laiku diskutēts, ka tas ir, ir svarīgi ieguldīt pieaugušo izglītībā, un tad ir iespējams veidot ļoti koncentrētu politiku uz to, kuras prasmes mums pietrūkst. Un, protams, tad ir jautājums, mēs varam salīdzināt prasmes un it sevišķi problēmu risināšanas prasmes dažādu paudžu vidū un konstatēt, vai radošam potenciāls ir augstāks jauniešu vidū vai nav. Un tad ir sagaidīt, vai mēs varam sagaidīt inovācijas vismaz nākotnē, ja ne šodien, tad vismaz kaut kad pēc kāda laika. Tad līdz ar to gan valstu starpā, gan paudžu starpā būtu ļoti svarīgi šīs, prasmu līmeņus un pa veidiem gan kopumā salīdzināt. Kā jau es rādīju, tātad mums tiek sabiedrībā uzņēmumi veicina profesionālās pārējas, profesionālo maiņu, un tad tas ir viens no maniem fundamentāliem. Es to esmu pētījis arī savā disertācijā, kā tas notiek. Tīri, to prakšu līmenī. Tas ir kvalitatīvs pētījums, bet tajā brīdī, kad es rakstīju savu disertāciju, man tik tiešām iztrūka nopietnu kvantitatīvu datu, kur es varētu arī, paskatīties objektīvi uz, rezultātu. Īsi sakot, kāds tad ir profesija mainījušo prasmu līmenis? Varbūt viņi iestrēgs, viņi nomaina šo profesiju, bet varbūt viņi iestrēgs tajā savā līmenī un tālāk netiek. Kādi ir viņu turpmākie karjeras ceļi, kādi viņi ir ienākumi? Atkarībā no tā, vai viņi tomēr šo jauno profesiju ir apgūši neformālā ceļā, vai tomēr iestājušies atpakaļ augstskolā, salīdzinot ar tiem darbiniekiem, kas jau sākotnēji izvēlējušies to profesiju. Līdz ar to es gribētu teikt tā, jā, tirgū mēs novērojam tendenci, bet no otras puses mums būtu jāsaprot, kā tad tas atstāja iespaidu arī uz cilvēku ilgtermiņā. Vai viņš, kāds ir tas viņa pēc tam gan paša personīgā attīstība, gan karjera, gan devums tautsaimniecībai. Un, protams, vēl viens tāds ļoti sāpīgs temats, kas ik pa brīdim izskan, politikas veidot, valsts kontroli, ik pa brīdim nāk ar paziņojumiem, ka, lūk, ir bijuši ieguldījumi šādā pieaugušo izglītībā un ne tikai un dažādu prasmi veicināšanā, un tiek ļoti skaidrs sagaidīts, ka, ja cilvēks ir mācījies, tad viņam ir jāatspoguļojās šai dalībai ir jāatspoguļojas viņa kaut kādas darba tirgus situācijas uzlabošanā, ka viņam tur vai pieaug profesijas kods, tiek paaugstināts, viņš augstākā profesijā, viņam paaugstināta alga vai kaut kas tam līdzīgs. Ka ir obligāti tiek sagaidītas gan ātras pēc 6 mēnešiem un dažkārt pēc 12, tiek sagaidītas izmaiņas. Bet tā problēma ir tāda, ka praksē tas nenotiek, jo ir pirmkārt ietekmes nobīda laikā. Viens ir, ka viņš ir iemācījies pēc tam, kamēr tas kaut kādā veidā rezultējās. Otrakārt, darba algu pieaugumu un arī profesiju grupas izmaiņu, oficiālā grāmatvedībā nosaka uzņēmuma iekšējie procesi. Daži uzņēmumi to vispār pārskata, gada laikā. Citi pārskata reizi 2 gados. Citi vēl kaut kā. Viņiem ir savi kaut kādi konkrēti mehānismi, kā viņi to pārskata, un viņiem ir dziļi viena alga, ko grib politikas veidotāji. Līdz ar to, tad līdz ar to tas efekts tiek noskaidrots caur aptaujām, kur cilvēks novērtē, ka viņš pats subjektīvi atzīst, ka viņam šķiet, ka uzlabojušās viņa prasmes. Līdz ar to var sagaidīt, ka tiek pieaug darba ražīgums pakāpeniski, un tad kaut kād tas varētu nest arī algas pieaugumu. Tomēr šajā gadījumā prasmju pētījums, un tur ir jautājumi, vai cilvēks ir piedalījies dažādos izglītības pasākumos pēdējo 12 mēnešu laikā, varētu mums arī parādīt objektīvo situāciju. Vai tās prasmes ir pieaugušas? Ne tikai cilvēka subjektīvo pašnovērtējumu, ka viņam šķiet, ka ir pieaugušas, bet arī, salīdzinot šīs
intervences grupas un kontrolas grupas, jeb treatment un kontrolas grupas, paskatīties. Es ceru, ka tur ir tik pietiekami daudz respondentu, lai to varētu izdarīt un paskatīties, vai viņiem tiešām ir tās prasmju atšķirības. Tas ir, tad, protams, tagad ir jautājums, jo tas, kā Ludmila lika mums saprast, ir svarīgi atkarībā no novērojuma daudzumu, no dažādiem parametriem, iespējām izveidot šīs grupas un tam līdzīgi, bet tas ir jautājums, kas ir jāatbild, vai ir tam kaut kāda nozīme. Un tad, protams, ņemot vērā, ka jā, tieši tas, ko es gribēju teikt, ka šī prasme pievienošana jebkurai analīzē konkrētu prasmu līmeņu pievienošanai mums ļautu arī vairāk saprast, vai, teiksim, uzņēmumam ir kaut kāda, kurā strādā cilvēks ietekme uz to, teiksim, kāds ir viņam, vai uzņēmumu, vai tie darbinieki, kuriem ir labākas prasmes, tiešām izvēlās labākus uzņēmumus, jo, teiksim, kvalitatīvie pētījumi rāda, jā, ka, tas tā ir, bet, arī caur prasmu mērījumiem to būtu vērts saprast. Un tad, kā jau par izglītības sistēmu runājot, tad, protams, mums politikas veidotājiem tiešām ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāda ir prasmu struktūra un savstarpējā miedarbība gan savā starpā, gan kuras prasmes principā Latvijā ir attīstīts labāk un kuras vājāk, gan, protams, ir svarīgi saprast vispār dažādu prasmu līmeņu cēloņu sakarības savā starpā un arī mācīšanās prasmu saglabāšana. Kā es tikko jau teicu, ka zināšanas laika gaitā mums strauji novecotas līdz ar to, ka principā katram cilvēkam ir jāsaglabā vispār prasme mācīties, lai varētu kaut ko jaunu dzīvē apgūt. Un PIAC pētījumā ir arī dažādi jautājumi par mācīšanās stiliem, par mācīšanās ikdienas darbā un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs varam skatīties, vai prasmu līmenim ir arī kaut kādas savstarpējās cēloņu sakarības. Un tieši tā, jo principā tiek runāts par to un jārunā arvien vairāk, ka cilvēkiem ir jāsaglabā prasme mācīties visas dzīves laikā, un it sevišķi dažādās cilvēku grupās tomēr mēdz joprojām saglabāties tas pieņēmums, ka es esmu vienreiz izglītību pabeidzis, līdz ar to man dzīvē vairs jāmācās nebūs. Kā mēs tikko runājām, ka būs gan un būs jāmācās visu dzīvi. Līdz ar to šīs prasmes saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga. Un kā jau es arī pieminēju, ka politikas veidotājiem ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāda ir Latvijas izglītības sistēmas šī brīža konkurētspēja, vai viņa izglītības reformas ir kaut ko devušas prasmju uzlabojumos, cerams, ka uzlabojumos, bet varbūt kaut kur nē, un kaut kādā brīdī kaut kādu prasmju uzlabojums ir noticis un kaut kādu nē. Līdz ar to ir ļoti svarīgi salīdzināt starp paudzēm prasmju līmeņus, starptautisko konkurētspēju ar citām tuvējām valstīm, un tā kā es skatījos profesors Zobenes prezentācijā, ir minēts, ka visas mūsu tuvējās valstis ar šo pētījumu ir noklātas, kas nozīmē, ka vismaz ar tuvējām valstīm mēs tos salīdzinājumus varam veikt. Un, protams, teiksim, tas, ko es pētījumos redzu, ir, ka arvien vairāk pieaug arī jaunieši, kas vismaz kaut kādā līmenī vēlas studēt un brauc studēt ārpus Latvijas. Taču pētījumi arī rāda to, ka atgriežoties Latvijas darba tirgu, viņiem ir grūtības vai nu atrast darbu, vai nu ir kaut kādi ierobežojumi, ir sevišķi, ja tās ir reglamentētās profesijas. Līdz ar to prasme pētījums, un tā kā prasme pētījumā ir jautājums par to, kurā valstī ir iegūta izglītība, viņš varētu mums dot atbildes uz jautājumu, vai ārvalstīs iegūtā izglītība dod labākas prasmes, un kurās prasmi grupās. Vai tas tā ir, vai tas tā nav. Un kāda ir ārvalstīs izglītība iegūšo jauniešu konkurētspēja Latvijā, attiecībā uz ieņemamiem amatiem, ienākumiem tam līdzīgi. To ir svarīgi saprast. Un iespējams, ja ir redzams, ka prasmes ārvalstīs iegūtā izglītība kaut ko dod papildus prasmēs, bet tas jaunietis to nevar realizēt karjerā, iespējams ir arī jāskatās dažādi regulējumi, teiksim, reglamentētās profesijās. Par to tad ir vērts politikas veidotājiem diskutēt. Tas būs jauns informācijas avots, jauns pamats turpmākām,
diskusijām par to, kas notiek. Nu, un tad, lai mēs neaizmirstu pilnībā individu līmeni, tad tomēr tās prasmes, kas bija uzskaitītas pētījumā, kuras es skatījos, ļauj mums tomēr papētīt arī prasmu saistību ar darba vide un personas labbūtību. Tas ir, mēs varam mēģināt viltīgi novērtēt darba vides riskus. Jo darba vides risku novēršana ir prevencija nākotnes bezdarbam, teiksim tā, vai darba nespēja un slimībai. Līdz ar to, tas, ka cilvēkam ir prasmes risināt noteiktas problēmas, veidot sadarbību ar kolēģiem, pašorganizēt savu darbu, vai to var izmantot kā stresa vadības netiešu mēru vai nevar? Tāds jautājums. Un tā kā tur ir jautājumi par veselības pašnovērtējumu un apmierinātību ar dzīvi, skatīties, vai šīm prasmēm, tas, ka cilvēkam piemīt kaut kādas prasmes organizēt savu darbu, un, teiksim, radoši risināt problēmas, vai viņš ir apmierinātāks ar dzīvi, vai viņam ir labāka veselība vai nav, vai tur ir kāda sakarība vai nav nekādas sakarības. Jo patiesībā, vismaz ikdienas sarunu līmenī diezgan daudz tomēr tiek runāts par to, ka stresa menedžmenta pamatā ir arī laba spēja risināt problēmas un organizēt darbu. Līdz ar to, tad, kad ik pa brīdim diskusijās ikdienās saskarāmies ar tādiem tekstiem, ka, ja cilvēks ir izdedzis, viņš nav pratis organizēt savu darbu, tad mums vajadzētu vairāk papētīt, vai tiešām tam ir sakarība ar prasmēm vai nav. Teiksim, kaut kā mums ir pietiekami daudz pieņēmumu, kuriem nav veikts izvērtējums. Tāds. Tātad no manas puses tas būtu tāds ātrā ceļa karte. Protams, iespējams, ka pirmkārt nevarēs atrisināt visas problēmas, iespējams, tur ir arī nepieciešami daudz dažādu datu pielāgojumu, kaut kas no tā ir vairāk par zinātniskā fantastika, bet tāds bija mans šodienas uzdevums, tā kā pasapņot, ko vien pētnieks grib no datiem un ko es redzu, ka politikas veidotājiem vajadzētu, un tālāk tad jau ikdiena ieviesīs savas korekcijas.